Labdien, virtuālās klases dalībnieki! Tātad sāksim nodarbību. Man ir prieks jūs visus sveikt jaunajā gadā un ceru, ka šis gads būs veiksmīgs un tādēļ vēlu jums visiem daudz laimes, veselības un priecīgiem notikumiem bagātu jauno gadu. Es ceru, ka visi mani dzird. Šīs nodarbības tēma būs Word 2010 ātri dokumentu noformēšana un strukturēšana. Nodarbības beigās es pastāstīšu nedaudz arī par mājas darbiem. Bet šī nodarbība atšķirsies ar to, ka šoreiz pie mums būs viesis. Un tātad pie mums ciemos šodien ir Agnese Kriķe, kas ir NetSafe Latvijas droša interneta centra pārstāve. Un nodarbības ievadu daļā mēs 10 minūtes parunāsim par drošu internetu dienu, kas šogad notiks 7. februārī. Un, lai mēs neiekavētu laiku, mēs dosim uzreiz vārdu Agnesei. Tātad lūdzu, Agnese. Paldies. Tūlītās uzliekam prezentāciju. Atslēdzam uz sākumu. Jā. Un tad dod vārdu tev. Paldies. Sveiciens visiem virtuālās klases dalībniekiem. Kā jau Līta prezentēja, mani sauc Agnese Kriķe. Un turpmākajās 10 minūtēs es sniegšu tādu īsu informāciju par aktualitātēm NetSafe Latvijas drošāka interneta centrā, taču galvenokārt, protams, par drošāku internetu dienu, kas šogad ir atzīmēts 7. februārī 2012. gadā. Šī gada tēma ir Atklāsim digitālo pasauli kopā un droši, un šī gada lielais un centrālais pasākums ir konference par drošāku internetu tēmu, un konference ir pasākums, uz kuru mēs aicināsim ekspertus, skolotājus, jauniešus, vecākus, un kopīgi ar ekspertiem runāsim par to, ka, lai arī internets ir multifunkcionāla un moderna vidi, kuru mēs katrs izmantojam, mēs neprotam to lietot gudri, jo mums neviens to nav iemācījis. Kā arī interneta saturs, kas tiek radīts Latvijā, kad ir pietiekami kvalitatīvs un drošs. Konferences rezultātā mēs ceram kopā ar ekspertiem izstrādāt ieteikumus, kā attīstīt skolēniem un skolotājiem prasmi lietot internetu izglītojošiem mērķiem, kā analizēt internetu saturu un kā attīstīt kritisko domāšanu. Mēs paredzam šos ieteikumus iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī ministrs tiks aicināts uz pasākumu. Vairāk informācijas par konferenci un iespēju reģistrēties konferencē būs pieejama mājaslapā Droši internets LV jau nākamās nedēļas sākumā, tā kā jūs noteikti varat sekot informācijai. Un kā katru gadu, bet 3. gadu pēc kārtas mēs organizējam arī konkursu bibliotēkām. Un šodien es vēlos akcentēt, ka īpaši arī skolu bibliotēkām, jo skolu bibliotēku aktivitāte, mēs kāpēc pēdējos iepriekšējos 2 gadus ir bijusi diezgan zema. Tāpēc, ja jūs esat skolotāji, tad jūs varat atgādināt vēlreiz arī savām bibliotēkām un aicināt piedalīties šajā konkursā, kur bibliotēkas tiek aicināts organizēt radošos pasākumus par drošību internetā savā bibliotēkā. Un kā jūs redzat arī manā prezentācijā, tad līdz 27. janvārim mēs gaidām pasākumu pieteikšanu. Reģistrācijas forma un konkursu nolikums arī ir mājaslapā Droši internet LV. Tad februāra mēnesī mēs sagaidām, ka tiek organizēti pasākumi. 16. martā gaidīsim pasākumu atskaites un 27. aprīlī būs noslēguma pasākums un apbalvošana. Informāciju par pasākumiem visās bibliotēkās mēs publicēsim arī mājaslapā, un šogad aicinām veidot pasākumus saistot tos ar drošāku internetu dienas tēmu, kas, kā jūs iepriekš teicu, ir Atklāsim digitālo pasauli kopā un droši. Tad īpaši vēlamies aicināt bibliotēkām veidot pasākumus tieši kopā skolēniem ar bērniem vai skolēniem ar vecākiem, tātad atzīmējot īpaši šo te kopā. Un pie reizes ar šodien es vēlos jums atgādināt arī par 2 tādiem
noderīgiem informatīviem resursiem par internetu drošību, ko mēs esam izstrādājuši un pabeiguši darbu jau vasarā. Tātad pirmais resurs ir rokas grāmatā skolotājiem par drošību internetā, kas tika izlaista jau pagājušo 2010. gada decembrī un pārstrādāt vēlreiz uz šī mācību gada sākumu, ņemot vērā skolotāju ieteikumus par to, kas tad būtu nepieciešams, lai šo rokas grāmatu padarītu vēl ērtāku lietojumu un vēl vieglāk izmantojumu tieši skolotājiem. Tēmas, kas ir iekļautas, ir kā vienmēr visdažādākās par drošību internetā, bet pievienots, protams, ir arī jauni uzdevumi, radoši pieeja idejas par to, kā radoši pastāstīt par drošību internetā, kā arī dažādi padomi un patiesie stāsti. Šobrīd rokas grāmata ir pieejama elektroniski mājaslapā, un jūs redzat slaidā arī adresi, kurā vietā. Pie materiāliem, jā. Un otrs resurs, ko es vēlējos jums pastāstīt un parādīt, ir interaktīvā spēle par drošību internetā, kura izstrādāts ir arī metodiskais materiāls, kas pieejams arī ir mājaslapā, protams. Un spēles galvenā mērķautori ir 5. un 7. klases skolēni, kuriem ir paredzēta atbilstoši izglītības standartam izglītība informēšana tieši par internetu drošības jautājumiem. Un spēlē iekļautās tēmas arī ir tās pašas populārākās, un pirms skolēns var, protams, patstāvīgi spēlēt šo spēli, un arī jūs varat apvienot šo spēli ar mācību stundu, tad izmantojot metodisko materiālu, un spēle arī ir, protams, pieejama internetā un spēlējuma. Un adresi jūs arī redzat manā prezentācijas slaidiņā. Nu jā, un lai arī galvenā auditorija ir 5. un 7. klases skolēni, pēc pieredzes mēs varam teikt, ka interesanti un jautri šķiet arī mazliet jaunākiem bērniem, arī mazliet vecākiem bērniem, un arī skolotājiem pašiem diezgan tā kādu brīdi būs interesanti. Nu jā, un tad, kas īsumā arī bija viss, uz drošāku internetu dienu mēs sagatavosim papildus materiālus atbilstoši drošāku internetu dienas tēmai, kuras kā katru gadu ar valsts izglītības satura centra palīdzību sūtīsim skolām skolotājus runāt par dažādām interneta drošības tēmām tieši 7. februārī. Šobrīd jau ir pieejami un mājaslapā pievienot aktuālie drošāki internetu dienas video materiāli. Un īsāk sakot, ja jums ir vēl kādi jautājumi vai kādas vēlaties uzzināt papildus informāciju, kā jūs varat iesaistīties drošāku internetu dienas atzīmēšanā, tad droši sazināties ar mums. Šajā slaidā redzam mana personīgā e-pasta adrese, taču jūs droši sazināties arī mājaslapā droši internets LV. Un pie reizes es varu atgādināt arī, kā izmantojam draugiem LV iepriekšo lapu, tātad draugiem LV Twitter droši internets, un arī Twitterī mūs var atrast twitter.com/droši internets. Paldies jums šodien, un lai jums veiksmīgi mācīšanās. Es tagad neatceros par vārdu, jā, tā kā paldies jums. Bet man ir viens jautājums. Cik gadus tiek organizēta droša interneta diena Latvijā un cik liela aktivitāte vispār ir no skolām, skolotājiem un bibliotēkām? Varbūt Jā, drošāka interneta diena Latvijā mēs atzīmējam, kopš tiek īstenots Nesēt Latviju drošāka interneta centra projekts. Tas ir kopš 2006. gada. Bet tādas plašākas svinības es varētu teikt, ka notiek pēdējos 3 gadus. Un cik skolas iesaistās šajā pasākumā? Nu, ir tā, ka pagājušo gadu mēs organizējām tiešsaistes diskusiju, kur varēja vērot arī skolas tiešsaistē, un tiešsaistes diskusijai pieslēdzās vairāk nekā 150 skolas, kas, protams, ir ļoti mēs tā vērtējam kā pozitīva aktivitāte un atsaucība. Īstenībā jā, un ar katru gadu noteikti aktivitāte kļūs arī lielāka un vairāk skolas arī pievērsīsies šiem jautājumiem. Paldies, Agnese, par informāciju. Es domāju, ka skolām un skolotājiem tā ir noderīga, un tad visu informāciju, kas saistīta par drošu internetu dienu, mēs varēsim
saņemt, ja apmeklēsim mājaslapu droši internets LV, un es arī ceru, ka NECEF Latvija arī atsūtīs informāciju man, lai es varu arī publicēt to skolotājs LV portālā arī citiem, ne tikai virtuālās klases dalībniekiem, un lai mēs arī informētu tā daudz plašāk mūsu skolotājus. Tā kā paldies par šo nelielo ievadu. Un tātad mēs tūlīt pieslēgsimies arī mūsu galvenajai nodarbībai, burtiski pēc dažām sekundēm jau augšuplādējot savas prezentācijas. Paldies!